Tautā runā, ka laiks raud par cilvēku. Iespējams tāpēc, ierodoties Nometņu ielas 15-17 nama pagalmā, smīdzina lietus. Kaimiņi tikko par traģēdiju, kas notikusi tepat līdzās, uzzinājuši no radio. Visi kā viens zina stāstīt, cerējuši, ka 35 gadus vecās Svetas attieksme pret dzīvi mainīsies brīdī, kad viņu mājā ienāca mazā meitiņa. Kaimiņi kļūdījās. Viņa dzēra, Mēs par to jau runājam agrāk, labāk to bērniņu paņemt no viņiem jau sēd. Tā mēs jau pat ar kaimiņiem to domājam darīt, lai vadītu, nepaspējam. Ģimenes kaimiņiene stāsta, ka pirmā stāva kaimiņi visaktīvāk saukuši policiju, kad dzīvoklī notikušies dzerstiņi un dažādi skandāli. Sieviete kopā ar 35 gadus veco civilvīru kopā ir tikai gadu. Viņš pirms 2 gadiem tikai atbrīvojies no ieslodzījuma. Tēvs 5 reizes iepriekš ir tiesāts. Pēdējo reizi viņš tika notiesāts 2003. gadā par savas mātes piekaušanu. Tā piekaušana radīja miesas bojājumus, kuram bija smaga rakstura pakāpe, un līdz ar to arī māte pēc vairākām dienām mīra. Pēc kaimiņu nostāstiem var secināt, ka 6 cietumā pavadītie gadi par smagu miesas bojājumu nodarīšanu paša mātei agresoram neko nebija mācījuši. Turklāt arī viņš ne tikai dzēris, bet arī lietojis narkotikas. Tas pirmais jau tas tāds mierīgāks bija. Bet šitais otrais, tas jau nezinu, vai viņš viņu klopēja vai ko, šausmīgi trokšņi bija tādi, ka viņi esot tiem lejā kaimiņiem sūdzēsies, ka viņu sitot pret sienu un viss. Ja pilnīgi tādi, notārda visu sienu, kad tādi trokšņi bija. Mazo meiteni kaimiņi īsti neesot dzirdējuši. To es pat netiku dzirdējis, ka viņš raud. Nevienreiz, pat 2 mēnešiem, vienreiz, laikam, es tikai dzirdēju, kā saka, ka viņa ļoti klusi esot bija bijusi. Turklāt, jau aizturētajai sievietei vēl ir 16-gadīga meita. Būs tāda pati kā māte. Klaiņā arī? Jā. Un cer arī? Jā, pīpē. Uz skolu neiet. Policisti Nometņu ielā esot bijuši vairāk kārt, tomēr mūs māt zināmas šaubas, vai attiecīgie dienesti, piemēram, bāriņties vai sociālais dienests, ir apsekojuši šo ģimeni un darījuši visu, lai novērstu traģēdiju. Par notikušo ierēģi uzzināja no Degpunktā komandas. Policisti par notikušo traģēdiju uzzinājuši no kāda atbildīga pilsoņa, kurš piezvanījis Latvijas valsts svētku vakarā. Likumsargi šim cilvēkam ir ļoti pateicīgi. Pārbaudot saņemto informāciju, policisti secināja, ka iespējams zvanītājs nav kļūdījies. Šobrīd ir aizturēti 2 vecāki, 35 gadu veci cilvēki, tēvs un māte, kuri visdrīzāk no 14. uz 15. novembri ir noslepkavojuši savu bērnu. Tātad zīdaini 2 mēnešus vecu. Policistiem darba vēl būšot daudz, jo pagaidām arī nav atrastas zīdaiņa mirstīgās atliekas. Lai arī aizturētie ar izmeklētājiem īpaši nesadarbojoties, likumsargi ir pārliecināti, ka visticamāk ir notikusi slepkavība. Šobrīd arī tāda precīza skaidrojuma tam, kāpēc tas ir noticis, arī nav iegūts, bet varētu nojaust to, ka bērns ar savu uzvedību, iespējams kliedzieni, ir traucējuši vecākiem dzīvot, un līdz ar to, lai viņu nomierinātu, attiecīgi pielietoja fizisku spēku. Iespējams, ka mirusī meitenīte izmesta atkritumu urnā. Bērna ķermenīša atrašana likumsargiem ir tikai laika jautājums. Šobrīd visi materiāli liecina tomēr par to, ka bērns diemžēl nav starp dzīvajiem. Latvijas sabiedrība kārtējo reizi par notikušo apelē pie ierēdņu sirdsapziņas un traģēdijā vaino mūsu valsts likumu bezzobainību cilvēka dzīvības novērtēšanā. Interneta komentētāji ir pārliecināti, ka bērnam būtu saulaina nākotne, ja vien atbildīgajām institūcijām vispār rūpētu mazo liktenis šādās ģimenēs, kur pirmajā vietā ir alkohols un pēc tam tikai atvases. Vai tas nozīmē, ka Latvijā tiek intensīvi strādāts sociālā riska grupām, proti tiem, kas jau sēdējuši cietumā, sievietēm, kas dzīvo ar personām, kas bija izcietuši sodu par savas mātes slepkavību, un bērniem, kas spiest atrasties tādās ģimenēs, kuram būtu jāuzņemās atbildība par to, ka pieaugušos cilvēkus tik ļoti tracina bērnu raudas, ka tie ir gatavi viņus nogalināt, vai tiešām tikai mazuļu vecākiem?
Tagad mazliet parēķināsim. Viņam ir 35 gadi, 2008. gadā atgriezies no pēdējās 5. soda izciešanas, tātad 33 gadu vecumā. Jājautā, cik viņam mūsu humānā, tas ir lāsa noziedzīgā tiesa, iedeva par pēdējo noziegumu mātes nosešanu. Droši, ka ne vairāk par 5 gadiem. Tā viņš savā mūžā vēl kādus 5 var paspēt nosist un atsēdēt. Reka jau ķēries pie nākamā sava bērna, nožēlojamā muļķu zeme, noziedznieku un dienas zagļu inkubators. Savukārt Latvijā ģimeniskākā portāla Mamām un tētiem LV veidotāja, kura pati ir 2 bērnu māmiņa, ir pārliecināta, ka šādos gadījumos atbildība par notikušo ir jāuzņemas sabiedrībai kopumā. Es pieļauju, ka kaimiņi sociālie darbinieki, viņi taču zināja, kāda ir šī ģimene. Ja šis tēvs bija slepkava, kurš nogalinājis savu māti, un bērnu māte ir tāda, kāda viņa ir, tad taču visi varēja prognozēt vairāk vai mazāk to iznākumu. Tad, kad pēdējo reizi bija sociālai darbinieki pie šīs ģimenes, vai kaimiņi ir kaut kā likušies zinis par to, vai sociālai darbinieki ir iedevuši informāciju šiem jocīgiem vecākiem par to, ka pastāv glābējs ilītes. Tur vesela virkne ar jautājumiem. Inga saka, ka šis nav tas gadījums, kad mamma aizies pie psihologa un viss būs kārtībā. Bērna vairs nav, un šobrīd jau ir pēdējais laiks, kad mainīt sabiedrības attieksmi pret notiekošo vardarbību ģimenēs. Latvietis ir pieredzis tā, kaimiņš aiz sienas sit sievu, ne, es neko nedzirdu, es negribu par to neko dzirdēt, tas uz mani neatiecās. Lai gan tev ir jāzina policijai, tev ir jāpalīdz šai sievietei, un ja viņu nosit, tad savā ziņā tu esi līdzatbildīgs. Bet mēs neredzam, tas uz mani neatiecās, es par to neinteresējos. Portāla vadītāji ir pārliecināti, ka šādi gadījumi būtu mazāk, ja valstī mainītu likumdošanu. Ārsti un citi speciālisti izteica domu, ka varbūt šī ir tā lieta, kad ir jāatgriežas pie nāves sodiem Latvijā. Un arī tagad mēs ielikām ziņu par šo gadījumu un arī saka par to, varbūt ir vērts pārskatīt vispār sodu sistēmu Latvijā, īpaši, kas attiec uz bērniem. Lai gan arī, ja tiešām šī zīdēņa tēvs ir nogalinājis savu māti, un viņš ir saņēmis par to 6 gadus, tad mēs varam paraustīt plecus, vai tiešām tie ir 6 gadi, kas ir cilvēku dzīvības vērti. Tikmēr policisti izmeklēšanu turpina un mēs informēsim par tās rezultātiem. Mēs tikai vēlamies uzdot jautājumu, kam vēl ir jānotiek, lai sabiedrību sadzirdētu, mainītu likumdošanu, atbildīgās institūcijas strādātu un rūpētos par bērniem. Kā arī aicinām, ja jums ir pamatotas aizdomas, ka kaimiņu ģimenē notiek vardarbība pret bērniem, nekavējoties zvaniet mums uz raidījumu karsto tālruni 220 112. Inese Supe, Ivo Grīsniņš Grīslis, Ilgvars Frīdenbergs Ansbergs, Degpunktā.